Igibloks tas tāds bērnības sapnis ir, jo varbūt tev arī mājās bija mazie LEGO klucieši vai kaut kādi citi klucieši, ar kuriem tu vari būvēt, tā kā lellē mājas vai kaut kādas idejas, ko uz galda tu sēdi. Un tad ir bijusi tā doma vienmēr, es gribu pati sev to māju uzbūvēt, vai tad nevar lielus klučus uztaisīt. Un tad, kad jau bija pieaugusi, sanāca vienā momentā tāda tā kā ideja, ka vajadzētu tam pievērsties, jo tad, kad gribēju dāvināt meitai dzimšanas dienas dāvanu, atcerējos, ka šitā gan būtu laba doma, bet joprojām nekas neatradās. Un tad ņēmām un pieķērāmies tai idejai klāt. Kurš bērns negrib uzbūvēt savu māju lielu pats, kur var ieiet iekšā? Visiem bērniem ir tas periods, 4-5 gadi, kad viņi sāk imitēt pieaugušo dzīvi. Viņi sakrāmē istabā krēslus, tur sēgas, viss tam ir aizņemta. Lūk, tad ar Gigibloks viņiem ir iespēja būvēt un darboties tādā veidā, ka viņi paši rada to ar tiem materiāliem, ko vēlas, kā grib, un iekšā var iekārtot mazās virtuvītes un tā tālāk. Man tā sākotnējā ideja bija nekādas instrukcijas, neko nevajag. Klucīši ir brīvai pašizpausmei, lai bērni rosinātu savu fantāziju un vēl vairāk attīstītu. Bet tas šķērslis ir tāds, ka tomēr tam pirmajam impulsam, vai pareizāk sakot, vecākiem, lai viņi saprastu, ka bērnam patiks vai būs interesanti, viņiem vajag redzēt, ko var uzbūvēt, cik liels tas izskatīsies. Un tad mēs pamazām šobrīd strādājam pie tā, lai gluži varbūt instrukcijas nē, bet idejas, ko var uzbūvēt, parādīt. Eiropas tirgus mums demonstrēja nepieciešamību tomēr pēc mazāka izmēra kluciešu, tāpēc tapa arī šāda veida klucieši, kas joprojām ir salīdzinoši liela, ka noliec blakus, viņi ir 60% no lielā, bet tomēr tā sajūta ir, ka viņiem mazāk aizņem vietu un galu galā var arī pie galda piesēsties un spēlēties. Un tad pavisam jaunums, kas mums vēl vispār nav aizgājis uz tirgu, šie ir paši pirmie prototipa klucieši. Ir 3 stūrīši, lai uzbūvētu jumtiņus vai zvēriņiem austiņus vai kaut kādā veidā savādāku dinamiku piešķirtu tam tēlam. Kad izstādē cilvēks atnāk, viņš var pataustīt reāli tos kluciešus, cik viņi ir stingri, cik viņi lieli ir, cik viņi ir interesanti. Un tāds sajūta, ka reizēm pieaugušie uzreiz tā kā, jā, es arī tādu gribu, jā, un viņi redz to potenciālu. Un es pieļauju, ka mums tas veiksmīgais starts ir saistīts ar to, ka mēs principā tagad ieņemam brīvu nišu, jo pirms tam nekas tāds nebija. Bija kartona kastītes, kastītes viena virs otras var likt, bet viņas nav savstarpēji savienojams. Un ir plasmasas klucieši, kas ir smagāki, jā, bet tas lielākais moments bija par cenu. Teiksim, tas, ko es skatījos, tāds 100 kluču iepakojums jau ap 600 eiro maksā, un tad mēs gribējām to padarīt pieejamāku plašākai auditorijai. Un klients redz, ka tā ir brīva niša, un viņš tā kā grib kaut ko jaunu vienmēr savā gan sortimentā, gan veikalā pārstāvēt.